es tagad domāju, man īpatnē un pirmā saskare ar vecdzīvniekiem bija, kad es vēl studēju 70. gadu sākumā Tartu universitātē. Mēs atbraucām ekspedīcijā, pirmā ekspedīcija uz Latgali, Ružinas ciems, Reizeknes rajons un saskare ar vecdzīvniekiem, kur arī dīvaini. Es nezināju, ka tādi ir un kas tas ir. Es domāju, es no Latgales varu latgaliski vai krieviski vai ko, un ieejot vienā mājā ar manu tagadējo kolēģi universitātē Juriju Siģakovu, es domāju, viņš krievs, ja man akcents, tad nekāda ļoti karsta vasaras diena, un mēs ejam pie akas dzert, un pēkšņi izskrien viena, un mums metās virsū trausmīgi nikne. Es domāju, ko mēs darām ar to aku? Izrādās, ir jēdziens poganaja čaša. Pagānu kaus. Ne tas, ka tu var būt krievs, bet pareizticīgais vai katolis vai cits, tev ir jādod citi trauki. Pagānai čaši, tas nozīmē, ka es ņemot to trauku, tā kā apgānīšu... Jā, tev jādod cits trauks, ir ciemiņu trauks. Ja tu neesi no tās ticības, no tās konfesijas, tev ir citi trauki. Un te ir tas jautājums, kad tu ar kaut ko tādu saskaries, tad tās reakcijas var būt dažādas, bet principā jau parasti, man liekas, cilvēks sadusmojas. Tā kaut kā apvainojoši, ne? Jā, un tas ir, cik tu gribi ieiet otra identitāte. Ja mums blakus bija pedagogs, kas uzreiz izstāstīja, ko tas nozīmē. Un tad tu saproti, tu respektē. Es esmu satikusi Daugavpilī kādu puisi, kurš, jauns vīrietis, kurš pēc augstskolas beigšanas bēgšus bija atbēdis atpakaļ uz savu Latgali, nepārāk dziļā Daugavpilī palicis un teica, ka negrib viņš to Rīgu, ka tā viņš esot apsmiets tās runas dēļ atšķirīgās un tik nejauka esot tie latvieši. Tā apcelšana ir... Es teiktu, ka tā ir tīri cilvēciska lieta, jo kāds, kas ir neiecietīgs jau pēc dabas, viņš atradīs, par ko apcelt otru. Par kupri, par matu sakārtojumu, par tievs, resnas, garš, mas, un ja to uztveris sāpīgi, tad vispār nevar paiet soli uz priekšu. Ir svarīgi, es domāju par šo puisi, ir labi, ka viņš aizbrauc uz Latgali, viņš kop šo latgalisko identitāti, bet ir ļoti svarīgi, lai viņš nedomātu, ka visi Rīgā gatavi apsmiet un redz latgalietī tikai šo negatīvu. Bet kā ir ar to akcentu? Vai nav iespējams to laust? Jo īstenībā ir tā, ka cilvēki nodzīvo visu mūžu tālu prom no Latgales un joprojām runā ar to piesitienu, lai neteiktu, ka reāli savādāk. Tomēr, ja mēs domājam par to, ka daudzi skatījās uz rietumiem un no turienes mēģināja mācīties, tad, ja mēs paskatāmies tā ļoti uz rietumiem, piemēram, uz Norvēģiju un ziemeļrietumiem, tad redzam, ka tur vispār vietējās izloksnes ir pašvērtība un, piemēram, Norvēģu parlamentā ik viens runās savā valodā pat diezgan atšķirīgā. Uzstājīgi, ja? Tā, pēc pārliecības. Pat ne pēc pārliecības, bet vienkārši, nevienam pat nenāk prātā runāt kaut kādā vienā standartizētā... Norvēģu literārajā valodā. Norvēģu valodā, jā. Tāpat laikā, protams, ka literārā valoda, tā ir Norvēģiem arī, tāpat kā Latvijā ir divas literārās valodas. Tad Latvijā arī ir divas? Protams. Kā cenzētā? Latvijā faktiski ir 3 literārās valodas. Tas man priekš manis ir, varbūt nav jaunums, bet es neko neatceros šajā līdzi. Kā viena ir tā sauktā lejas latviešu valoda, jeb tā, ko mēs parasti lietojam, otra ir latgaliešu valoda. Un tā trešā valoda? Un trešā ir lībiešu. Bet jūs man tā ļoti eleganti aizmaldieties no jautājuma. Protams, mans jautājums bija par to izloksni, vai viņu ir iespējams pārvarēt, tad viena versija, ka nevajag pārvarēt, bet otra versija, ja tev kremt, ka kāds pasmaida par tavu latgaliešu runu, tad runā latviski, tad to nevar nemaz tā pārvarēt. Ja kremt, tad, protams, tad vislabāk ir apģērbties, skatīties, kā vairums dara, kā vairums runā, un tad tu pazaudē sevi, es uzskatu. Man bija ļoti patīkama sajūta. Vienreiz Rīgā ir tāds te Alfas centrs. Tas milzīgais iepirkšanās monstrs. Latgaliešu jauniešu grupiņa bija, un sarunājās visi latgaliski, un tas bija pēkšņi tik patīkami, jo bija sajūta, ka nav visi vienādi pēc viena standarta uztaisīti, bet cilvēki ir dažādi, un tas ir skaisti.